Žurnāls National Geographic uzsāk savas publikācijas 1888. Gada oktobrī. Pirmais pasaulē atzītā žurnāla numurs bija 98 lapspuses biezs, vienkārši melnbalts pasaules vēstneses. Savu šī brīža raksturīgāko iezīmi krāšņas fotogrāfijas izdevums ieguva 16 gadus vēlāk. Žurnālu National Geographic lasa 60 miljonu cilvēku mēnesī angļu un 39 vietējās valodās, tostarp latviešu, igauņu, lietuviešu, krievu un ukraiņu. Kopā visā pasaulē žurnāls tiek drukāts 8 miljonos eksemplāru. Vai izklausīsies pārspīlēt, ja teikšu, ka mana roka tiek pielikta visam? Nē, diez vai. Jo tā kā esmu galvenā redaktore, tad vistiešākā atbildība ir gan par lielām lietām, gan par katru sīkumu un katru detaļu. Un, protams, mans galvenais pienākums ir nogādāt kvalitatīvu produktu mūsu lasītājiem. Pagājušā gada oktobrī National Geographic žurnālam latviešu valodā apritēja tieši gads. Savukārt pasaules mēroga oktobra numurs bija 125 gadu jubilejas kolekcijas izdevums. Jau veselu gadu es tulkoju National Geographic rakstus. Tas ir tā, ka aptuveni 1 nedēļu mēnesī, katru mēnesi es veltu National Geographic. Un parasti mēs esam 4 tulki, un katram ir aptuveni kādi 2 lielie raksti. Un raksti ir par dažādiem tematiem. National Geographic ir liels prieks, ka viņš tāds tagad ir un ļoti labi izmantojams geogrāfijas stundās, lai papildinātu vielu, lai vizualizētu vielu. Man pašai vēl 1. gads ir geogrāfiju mācu tagad kā skolotāja, un man ļoti palīdz. Tas žurnāls es meklēju papildus informāciju, papildus faktus, lai pašai būtu interesantāk pasniegt un lai bērniem varētu interesantāk pasniegt. Tā kā mēs lietojam šo žurnālu. Kā redzesloka paplašināšanai geogrāfijas skolotājiem pilnīgi noteikti ļoti noderīgs žurnāls, bez vārda runas, visā pasaulē atzīts un noteikti ir izmantojams mācot kontinentu geogrāfiju, noteikti izmantojams. Latvijas Universitātes bibliotēkā bija apskatāma žurnāla National Geographic Latvija fotoizstāde Migrācijas. Izstāde no 9. līdz 23. februārim būs vērojama Tirzniecības centrā Spice, Lielverbes ielā 29. Abonējiet National Geographic latviešu valodā, abonēšanas centrā Diena vai Latvijas pastā. Atver logu, ielaid pasauli!